Kā atskrūvēt mašīnu? Mašīnu var atskrūvēt ar skrūvgriezi, un man vienmēr tas skrūvgriezis ir līdzi. Bet pāris nedēļas atpakaļ es biju Ņujorkā uz Webiju balvu saņemt, un Webijs ir kā interneta Oskars. Bet interesanta lieta par Webijiem ir, kad tā balvas saņemšanas runa drīkst būt tikai 5 minūtes gara. Un tad es domāju, par ko man vajadzētu teikt. Protams, ka es gribētu pateikt paldies savai ģimenei un draugiem par to, ka viņi ir atbalstījuši mani tad, kad es izdomāju aiziet no labi apmaksātiem darbiem un ķimerēties ar jocīgām lietām. Droši vien man vajadzētu noteikti pateikt paldies savai skolai, Miami Art School, par to, kad viņi man piespieda domāt un nepadoties. Un, pilnīgi noteikti vajadzētu kaut ko pateikt jauku visai mazajai latviešu tautai, jo man liekas, ka forši, ka mēs varam. Bet nekādā gadījumā to nevar visu pateikt 5 vārdos, un tāpēc es domāju kā putns, un te ir tas, kas sanāca. Lūdzu video. Birds love awards with bacon. Tad par ko es saņēmu to balvu? Es viņu patiesībā saņēmu par to, šī gadījumā es viņu saņēmu par to, kad es savienoju digitālo ar fizisko. Un pasaulē to sauc par figital, tas nozīmē fiziskais plus digitālais. Kā termins tas ir izdomāts jau 2007. gadā, bet tikai pavisam nesen pēdējā laikā tas ir palicis arvien aktuālāk un aktuālāk. Un šodien es pastāstīšu, kā es to daru, kāpēc es to daru, kāpēc es palieku arvien aktuālāk. Un, to mēs visi redzēsim. Tas būs noteikti vairāk nekā 5 vārdi. Bet viss sākās Miami Art School, kad es mācījos un reklāmu. Un pēc tam, pēc skolas beigās, mums bija skatis, kurā mēs rādījām savus darbus liela radošu aģentūru direktoriem. Un viens no viņiem, apskatoties mans darbus, teica, ka ļoti labi darbi, viss kārtībā, bet tev nevajag strādāt reklāmā, tev vajag būt māksliniekam. Un man bija tā, protams, ka es biju ļoti pagodināts, bet kā es 2 gadus mācījies reklāmu, un tagad kāds mākslinieks, mākslinieki taisa kaut kāds darbs, ko tikai ļoti liela mākslinieku darbus redz, pārējie ir noslēpušies kaut kādos blogos, ko nevar atrast. Un tāpēc es domāju, ka es palikšu reklāmā, un es strādāju vairākus gadus daudzās reklāmas aģentūrās lielās. Es visus viņus pametu. Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka viņas bija pa lielu. Un tas ir ļoti labi, kad ir liels reklāmas aģentūras. Un reklāmas aģentūrās mūsdienās visi runā par to, ka vienmēr ir runājuši, ka vajag būt radošiem, vajag palaist skrūvītes vaļīgāk, vajag darīt lietas. Un cilvēki arī cenšas tur to darīt, bet tās skrūvas, manuprāt, ir lielās aģentūrās liela klienti. Viņas ir par lielu. Viņas ir tādas tā kā lielās tās kuģis skrūvas, un tu viņas mēģina atskrūvēt vaļā, viņas negriežās, un tad tev rodās vēl panika par to, ka visa mašīna sabruks un nestrādās, un tad labāk neskrūvēsim neko. Un tā es pametu, un laimīgā kārtā, un, protams, laime vienmēr notiek, es satiku mazu klientu, latviešu klientu, ļoti drošu, bezbailīgu, tāpēc, ka maziņš žurnāli ir, un kopā mēs sākām strādāt, un tas pirmais projekts, par ko es arī saņēmu Webiju balvu, bija pavisam vienkārši uzdevums. Žurnāls gribēja kļūt sociālajos tīklos, iegūt kādu vietu, lai zinātu, lai par viņiem runātu, un viņiem nebija nauda. Man atkal nebija pilnīgi nekādas zināšanas toreiz par sociālajiem tīkliem. Man pat nebija tajā laikā savs Twitter konts. Bet es zināju, ka vārds Twitter nāk no putnu čivināšanas. Un tajā laikā bija ziema. Tie putni galīgi nečivināja. Viņi nečivina Latvijā ziemā. Bet viņi knābā speķi, ko latvieši izliek ārā pie loga. Un, es saliku tās abas lietas kopā un radās tie tvītojošie putni. Es domāju, daudz no jums ir redzējuši, bet tie, kas nav redzējuši, mēs varam ātri iziet vēlreiz cauri, kāds tieši izskatījās. Bija tā, ka es paņēmu speķi, sagriezu gabaliņos ar mazām skrūvītēm, pieskrūvēju pie datora taustiņiem, izliku to klaviatūru ārā, un tie putni atlidoja un knābāja. Un knābājot rakstīja tvītus, ļoti daudz, ļoti jocīgus tvītus, kas aizgāja pa visu pasauli. Un cilvēkiem patika, viņi šēroja, runāja par to. Daži izmantoja arī kā pasvordus saviem kompjuteriem. Lūk, un tad kas tas bija? Tas bija kaut kāds tāds joks, jā? Vai tā bija veiksmīga reklāma? Es domāju, ka tie bija abi divi.
Jo veiksmīga reklāma, žurnālam ir viss, tur notika, viņi palika viens no ietekmīgākajiem latviešu brandiem Twitterā. Bet man tas savukārt radīja daudz pārdomas, jo man bija pilnīgi skaidrs, ka man patīk tas, ko es esmu izdarījis. Man visvairāk patīk tas, ka cilvēkiem tas patīk. Un man likās, ka vai es varu to turpināt un darīt tālāk un saprast, kāpēc patikās cilvēkiem. Un kāpēc patikās gan Japānā, gan Krievijā, gan Latvijā. Tas bija vienā valodā, nebija jāpēt nekādas tur etniskās īpašības vai kas cilvēkiem patika visiem, visi saprata. Man liekas, ka atbildes slēpjās tanī, kad mēs dzīvojam laikā, ka mums ir apkārt visiem ļoti daudz mašīnas, mums visiem ir kompjūteri, mums visiem ir gudri telefoni. Mēs dienā sēžam pie viņiem, kaut ko rakstam, daram, protams, iegūstam nenormāli daudz informāciju, kur mēs pēc tam vakarā vairs neatceramies. Bet tad, kad es biju Centrāla parkā pāris nedēļas atpakaļ, bija ļoti interesanti redzēt, ka visi pārīši, kas sēž uz soliņiem, gandrīz 90%, viņi nevis tur bučojās vai baro putnus, bet viņi katrs savā telefonā kaut ko spaida. Ja? Man draudzene labu laiku viņa bija tā piktojās par to, ka es tik daudz laika pavadu pie datora, pēc tam viņa iegādājās iPad. Tagad mums ir harmonija ģimenē. Tāpēc ko mēs skatāmies tajā internetā? Mēs skatāmies kaķi YouTube'ā, kuram ir 10 miljonu skatījumu, ja, kas ir absolūti dumja lieta. Tur nav nekāda jēga, absolūti. Bet es pilnīgi noteikti neesmu tas cilvēks, kurš teiks, ka ak, Dievs, tas internets viņu vajag vispār izslēgt ārā un dzīvot 18. gadsimtā, kad viss bija gudri un viss bija ļoti skaisti. Tā nebija arī toreiz. Un internets ir un viņš ir jāatstāj. Bet kas ir jādara un ko es daru? Es mēģinu ņemt tās it kā dumjās lietas un apstīties, ja cilvēkiem patīk, viņas tad kādā veidā es varu iedot jēgu tām lietām un caur tām lietām, caur tām dumjībām pat parādīt, pastāstīt kaut ko. Un tas ir tā nākošā lieta, ko mēs izdarījām. Tuvojās vēlēšanas un darbojās tā lielā politiskās reklāmas mašīna, kas ir absolūti dumja. Un, Viņi nav dumi, viņi ļoti gudri, bet viņi patiesībā padara cilvēkus dumjus, jo tāpēc, ka daļa izdomā, ka viņi vispār neies balsot, jo visi ir zagļi un tā, un otra daļa izdomā, ka balsos par kaut ko otrā dienā viņi nožēlo, ka viņi ir balsojuši. Tāpēc mēs uztaisījām dūlumu simulātoru, lūdzu video, mēs uzlikām 5 politiķu sejas, populārākās, uz robotu putekļu sūcējiem un ielikām viņus telpā. Lai varētu piedalīties, katrs ar savu sociālo tīklu ielogojās, viņa vārds uzvārds tika izdrukāts uz lapiņas, un tā lapiņa nokrita lejā. Un cilvēks varēja ar webkamu vienkārši apskatīties, kurš politiķis iesūc viņa balsi. Kas ir absolūti stulba sajūta. Un atbildi, protams, jautājums, kāpēc? Tāpēc atbildi bija, žurnāls ir, neatkarīga informācija, lasiet, mācieties, domājiet un neiet balsot. Un te es nonāku pie nākošās mašīnas, ko mums vajag droši vien pašā sākumā atskrūvēt. Tā ir mašīna, mēs paši, jo mēs paši esam mašīnas patiesībā palikuši, negribēdam vai gribēdam, bet mēs ieraugām kādus šķēršļus, mēs pasakām, šito nevar izdarīt, šito es nedarīšu, tas nav iespējams. Un te ir neliels piemērs. Nākošais piemērs ir iedomājieties, ka jums būtu jānofilmē tagad 5 stundu laikā maza filmiņa par latviešu DNS. Jums nav naudas, jums ir 5 stundas, ejiet filmējiet. Latviešu DNS, no kā ir taisīts latviešu DNS? Es un Roberts Kuļenko, režisors, mēs uzdevām šo jautājumu sev, un tas ir tas, ko mēs nofilmējām. Tas, ko jūs redzējāt, tas ir web banners. Tas ir tas banners, kas ir internetā, ko jūs neviens nekad nespiežat. Ne es, ne Roberts, mēs neko nezinām par flashu, mēs neko nezinām HTML un visu tās lietas, kā programmēt, bet mums ir veca Nikona kamera, mums ir galds, virtuāls galds Roberta, mums ir pāris gaismas un droši vien mums ir laika mašīna, ar kur mēs vienkārši pārceļamies atpakaļ bērnībā un vienkārši spēlējamies. Tas ir lielisks eksperiments, jo tā ir katru trešdienu, jau pusotru gadu, un vairāk nekā 70 šādas mazas filmiņas ir nofilmētas. Un katru reizi mēs 10 stundu laikā dabonam kaut ko izdomāt un izdarīt. Un bieži ir tā, ka mēs pasakam, nē, šitas nav iespējams, šito mēs nedarīsim, bet mēs izdarām. Līdz ar to, kādi ir riski, kad cilvēks sāk atskrūvēt vaļā mašīnas un kaut ko tādu darīt? Lielākais risks ir tāds, ka nekas nesanāks.
atskrūvēja vaļā, kaut ko salēja kopā, un tas vienkārši nestrādā. Un ir iztērēta tāpat mazā naudiņa, kas ir bijusi, bet nekas nav sanācis. Bet tā ir visur. Otrs risks ir, kad var sagriezt rokas, var sākt pīpēt, jo tāpēc, ka nekas nestrādā. Man liekas, ka lielākais risks patiesībā ir tāds, ka tu kaut ko uztaisi, un tas strādā, bet tev nav pilnīgi nekāda sajēga, kas tas tāds ir, un arī pārējiem nav nekāda sajēga. Kas tas tāds ir, kāpēc tas tā ir domāts. Tāpēc es vienmēr sākumā uzdodu jautājumu, un te man reklāma ļoti palīdz, ka esmu bijis reklāmā, un kāpēc es arī joprojām esmu reklāmā. Kāpēc? Kam tas ir domāts? Kāda ir tā ziņa, ko mēs gribam ar to pateikt? Un tad ir vieglāk ne tikai pārdot klientam, un arī cilvēkiem vieglāk saprast pēc tam, kas tas ir, bet ir vieglāk pašam, kad man ir bijis tā, kad es stāvu sestdienas naktī, -2, -10 grādos, sniegputenī, ārā laukos savā pažobelē un griežu speķi lampas gaismā. Kas ir absolūti tāds brīdis, kad tu saproti, ka kāpēc es to daru, jā? Kāpēc es griežu speķi ārā? Tāpēc, ka, ja speķi griež istabā, tad viņš baigi sāk kust, un tad vispār tas nav iespējams, tāpēc vajag tos mīnusus. Bet tad otrā dienā tu visu palaidi, un tad ieraugi kaut ko tādu, kas it kā savā ziņā arī risks, ka tā var gadīties, bet, lūdzu video. Es pēc tam 2 stundas to taustiņu meklēju ārā sniegā, jo man bija bailes, ka mūsu suņi apēdīs viņu ar to plastmasu un skrūvi iekšā. Atradu. Līdz ar to noslēgumā es esmu diezgan pārliecināts, ka esmu atradis to, ko es gribu darīt, kas man dara laimīgu, bet galvenais, kas man izaicina, ka uz katru nākošo projektu radīt kaut ko citu, kaut ko jaunu. Man ir ļoti labs barometrs, tie ir cilvēku reakcija, vai viņiem patīk vai nepatīk tas, ko es daru. Ja es redzu kaut kādas problēmas, es vairs neeju viņam vienkārši apkārt, jo tas gudrais apies kalnu. Es neeju apkārt, skrūgriez, es eju viņās iekšā. Un arī pārnestā nozīmē, protams, un nepārnestā. Un man liekas, ka ik viens no jums varētu kaut ko tā arī darīt, kad ir tās problēmas, vai liekas, ka to nevar izdarīt, vienkārši iet un cīnīties un darīt. Un jaukt ārā tās mašīnas, jo patiesībā tas ir tā kā bērnībā, ka mēs dabūjām kaut kādas lietas, un mēs viņus jaucām ārā un skatījāmies, kas tur ir iekšā. Un bieži atradām kaut ko interesantu arī. Tā kā, lai jums veicās atskrūvēt mašīnas. Paldies!